Es šodien visiem saviem kolēģiem, kas nav bijuši solārijā, pajautāju jautājumu, ko viņi vēlās uzdot solāriju konsultantei. Un tāpēc uzdošu tev šodien visus tos jautājumus. Tas gatava? Jā. Kāpēc ir jānoņem kosmētika sauļojoties? Tāpēc, ka tad, kad mēs sauļojamies, atverās poras, viss, kas ir uz ādas, tiek porās. Tāpēc vislabāk, ja tā ir tīra bez nekā. Man kolēģi reklāmās redzēja, ka jāliek ir brillītes. Viņi teica, bet gan jau tām brillītēm nevar redzēt cauri. Ko darīt, ja tu gribi pārslēgt kaut ko, piemēram, uzslēgt ventilāciju, gaismu? Ko darīt, ja tu neredz cauri tām brillēm? Noņem brillītes, saspaidi, liec atpakaļ. Jā, un es dzirdēju, ka arī var izslēgt sejas lampas, ne? Jā, visos guļošajos ir iespējams izslēgt sejas lampas vai sauļot seju uz minimālu laiciņu. Kā var, piemēram, Fusionā izslēgt sejas lampas? Sejas lampas Fusionā var izslēgt jau pirms sauļošanas, komforta iestatījumi, kur šeit izslēdzam sejas lampas un gatavs. Un var pēc tam arī ieslēgt atpakaļ, uzlikt tās? Jā, tad, kad tu ieslēgsi iekšā, tad uzspiedīsi saulīti un varēsi uzspiest sejas lampas, lai ieslēdzās. Easy. Kāda atšķirība ir starp solāriju un saulē sauļošanos? Solārijā mēs atrodamies kontrolētu laiku, tas nozīmē, tas ir mazāk kaitīgs tavai ādai, jo mēs kontrolējam to laiciņu iekšā. Kolēģis vīrietis bija. Viņš teica, viņam nepatīk visas tās smaržas, un viņš nenāk uz solāriju tikai dēļ tā, ka jāsmerē visi tie krēmi. Ir krēmi, kas vispār ir bez aromāta. Man pašai patīk viens no tādiem. Viņi ir ideāli tieši tiem, kuriem nepatīk tas puķītes, ananāsi un tādas visās lietas. Tā kā ir krēmi bez smaržas. Man kolēģi teica, solārijām nekad netur tikai tie oranžie iet gāzi šo mītu. Solārijā mēs varam iegūt arī skaistu tumšu šokolādes iedegumu. Tas ir ļoti atkarīgs no tā, kādu krēmu tu izmanto un kāds pašam tev ir ādas pigments. Un tu jau pievērsies nākamajam jautājumam. Viena kolēģis ir ļoti bāla. Viņa teica, piraši, vai kāda ir tā āda, viss tāpat paliek vienāda brūna, vienā krāsā. Tieši tāpat kā mums ir dažādas matu krāsas, dažādas acu krāsas, arī ādas pigments ir katram savādāks. Un, ja tev būtu tieši 1 minūte laikā pastāstīt cilvēkam, kurš nekad nav bijis solārijā, kas ir jādara? Sāc! Noskrubē ādu, atnāc uz solāriju, izvēlēs krēmu, izvēlēs laiku, sasmērējies pirms solārija ar krēmu, uzvēl saparīt, uzvēl brillīti, gulēs iekšā nos pēc startu, vāku ciet un sauļojamies. Un tev pat vēl ir 40 minūtes, 40 sekundes vēl. Pēc sauļošanās neej dušā 3-4 stundas, smērē pēc sauļošanās krēmu, daudz dzer ūdens, daudz ūdens dzer un atnāc pēc 48 stundām. Ok, tu pat minūtes laikā jau paspēji visu izstāstīt. Šim video nav jēgas, es izgriezīšu šo un likšu iekšā tā kā visur uz riņķi. Uzreiz uz riņķi.